šitā un ļoti ātri jāgriezās. Mums ir uztapusi sadarbībā Vides filmu studiju filmiņa par Āfriku, par Āfrikas savannu. Ja nu mūsu Latvijas klimats nenāk pie sirds, nav patīkams, tad mēs vismaz varam kādu brīdi iejusties, skatoties šajā filmiņā, iejusties Āfrikas savannā, siltumā. Vili, ne tādā tempā. Lēnām vajag. Mēs spēlējām bumbiņu spēli, vajag krāpīt vienā caurumā, tad saskanās trijos brāļos mūzika. Spēle ir taisīta vizuāli ļoti līdzīgi trīs brāļu māju kontūrām. Tas nozīmē, ka bumbiņu lozes arī ir paredzētas tā, ka tai lozē, kur iekrīt, tā ir attiecīgā māja. Attiecīgi, kādā lozē iekrīt bumbiņa, tāda ir gaismas instalācija. No sienas ārā nāca cilvēki, tas pats pārsteigums. Mēs no sākuma izpratām, kas tur notiek, izrādās, ka tā siena kustās un dzīvo. Tad jūs, jaunais cilvēki, radījāt cilvēkus? Vakar, kad izgāju ielā pa dienu, cilvēki nebija, Rīga likās tik tukša, un te es jūtu, rīdznieki ir. Mēs esam. Piederības sajūta Rīgai. Īpaši liekas tas, ka tas ir priekšiedzīvotājiem veidots. Es gribētu kādreiz apstarot brīvības pieminekli.